Nu, čau, dārgie sekotāji! Aleks, pirmdienā ir pusdienas laiks. Atskrēja no darba, pie manis brauc ciemos Īra, sieviete, kas šuj laivām tentus no Kuldīgas. Un uzņēmums Autokādā. Aleksam teica tā, Aleks, klausies. Autokāda man jau ir atbalstītāji jau kādu laiciņu, jau vairākus gadus. Un man uzrakstīja, jā, Autokādā, un viņi man saka, vecīt, nav riktīgi. Tu te citiem šuj tentus, pats braukā bez. Viņi saka, ja tu pats to nedari, tad vismaz mēs tev to uzdāvināsim. Un jā, braucam uz garāžu, paldies Autokādai. Taisīsim riktīgi foršu manai laivai tentu, tādu ar kņopenēm pa visu to, nu, ar tādām piespraudenēm pa visu kaņķiku apkārt laivai. Ļoti smuks foršs tents būs, kuru mēs kopā ar Autokādas meitenēm atklāsim un jums arī parādīsim. Un kā jau es saku, es priecīgs un ļoti pateicīgs uzņēmumiem, kas mūs atbalsta un tā. Kā jau, jā, man ar šo filmēšanu un ar šo darbošanos nav pilnīgi nekāda ieņēmuma. Līdz ar to šis man ir kā tāda aldziņa, kā tāds paldies, dodam virsū. Īra, čau. Čau. Nu, mēs esam iekšā šeit jau pie laivas. Jā. Un jūs teicāt, abas divas jūs atbraucāt. Un jūs teicāt, ka ļoti skaisti esot, jā? Laiva ir vienkārši fantastiska, jā, priekš visa šitā te, kas ir, jo ir redzētas briesmīgākos stāvokļos, bet šitā ir, jā. Nu, tāpēc mums arī to tentiņu, paldies, tas uzņēmums man tāds Autokāda nāk pretī, viens no mūsu atbalstītājiem, un viņš mums palīdzēs ar tā, nu, finansiālo daļu tam tentam, bet jā, tāpēc žēluma gals šitādi pa dubļiem vēl kā. Jā, tiešām, ja ir jāvelk un ir dubļi un netīrs, tad tas ir vienā mirklī, tas viss vairs pēc kā neizskatīsies, pēc ir vajadzīgs smuks tentiņš. Uzliksim, sakārtosim, un tad jau jūs redzēsiet arī gala rezultātu. Un es saprotu, ka jums šodien jau bija šeit, jau šis nav pirmais izbraukums, jums jau bija Saldū pie... Saldū jau viens izbraukums bija, un tagad mēs esam šeit. Un es saprotu, te ir tad iespēja mums tagad ir tāda, kad atbraucam uz vietas, samēram, un man nemaz viņi nekur nebūs jāvelk, nemaz tā laiva. Nekur nav jāvelk, viss notiks šeit pat uz vietas. Pirmais būs tikai audumā mērījums, lai saprot, cik daudz audumu vajag un ko vajag, un pēc tam tad jau sāksies pirmais mērījums jau ar visu tentu, pirmās kniedes parādīsies, un tad lēnām arī būs gatavs. Kniedes, tentu un visu furnitūru, es saprotu, ka mēs pērkam boatshop.lv. Jā. Ir skaties. Tā ideja ir tāda, lai mums te nav jātais baigā abriotāžu, vai kā to saka, jā, baigā cepuri. Mēs varam šite pa kaņķiku uztaisīt tentu. Tu gribi arī nosekt šito daļu, ja es tā saprotu. Būtu forši, jā, ja mēs te viņu kaut kā tā uztaisītu. Baigi gribētos arī viņu šeit nosekt, palaist. Tad viņu palaist rīķīs šitām te, lai tev arī šitā daļa ir nosekta. Bet, zin kā, ir tā kniede, tev būs te. Varbūt mēs viņu taisam tā, ka mēs viņu kniedējam šiten, jo te ir, mēs pretī ir stikla šķiedra. Te ir rekur, redzīs, šitā ir stikla šķiedra. Šī ir gumija, te var izraut viņu ārā, ot kur būs, vai ne? Problēmas. Bet šiten... Tas mitrums, viņš aizies. Nu jā, viņš aizies. Nu varbūt, ka mēs varam arī apakšā viņu kniedēt, bet apakšā tad... Nē, tad nebūs smuki. Mums vajag tā, ka... Pāri te. Šiten tad mēs maucam iekšā. Bet gumijā ir kā ir, vai ne? Viņš izrausies ārā. Man baigi nepatīk tai gumijā. Nu, bet mēs šiten, nevaram, ka mēs šiten piekniedējam, un tas tentiņš bišķi maliņi viņam pāri. Tas nekas, lai mums ir tikai centimetriņš līdz tejienē viņš tikai pāri. Un tad viņam ir, jā. Viņam būs pastiprinājums apakšā tam audumam, nu cik nu tur tais... Jā. Viņš arī viņu tā kā pieseks bišķi, jā. Jo mums, zin kā, te augšā, lai man ir, zin kā, man ir galvenais, ka sacensībās pie laipas stāv laiva ūdenī. Jā. Pie laipas, kas stāv sacensībās laiva, mums nav varianti. Man ir tā, ka es viņai apvilkt apkārt nevaru to tentu. Man tikai no augšas ir, es iekāpju ūdenī, klik. Tu viņu piesprādzēji un aizvilki. Jā, un es biju domājis, ka varbūt te ir stikla šķiedra,
Te mēs tiekam viņai pretī, arī no otras puses mēs viņai tiekam pretī. Mēs varam šitien te viņas sistās kniedz. Jā, un viņš bišķiņ tā kā pāri būs, vai ne? Atliecies, nu bišķi ar tādu. Jā, kaut kādu bišķiņu rezervīti šitien te, bet braucot tā maliņa bišķiņ, nu, viņa bišķiņ ļerpatos. Nu, drusciņi, es domāju, tas tur. Nebūs daudz, bet bišķiņ viņš tur. Tas nekas. Šitie visi ir iespējamie, kādus mēs varam, vai ne? Jā. Ārprāt. Turpat nav vēl visi to. Un šie ir iekšējie. Jā, salona audumi šitie visi ir. Mēs varam arī salonam uzšūt pie jums jebkuru beņķi, jebko pāršūt, jebko mums vajag. Laivām, viss, kas saistīts, kur var redzēt, kur iedur tādā, tas jā, jums saistīts, jā? Viss ūdens transports, kas ir saistīts, tas viss tiek šūts, ko vien var sašūt. Zemūdenei arī varētu kapteiņu krēslu izšūt. Es domāju, ka jā. Ja mēs zinātu, kāds viņš izskatās, varētu. Es domāju, ka varētu izšūt. Labais. Ir ievērojuši šitādi te atspērīti, tāds mēs liekam, zin, kāpēc liek šitās atspērs? Viņi baigi forškare, kur jā, viņi paliek, nofiksējās, jā, bet tas, ka ir nerūsējušies tērauts. Ja tu liec iekšā cilindrus, tie vienmēr būs no melnā metāla cilindri. Un kaut kāda pūšana ir, nu, iespējama. Ar šito mēs pasitam, lūk, atspērīt visu. Un tā atspēr maksā. Jo es otro reizi ar šitām atspērēm saskaros. Vispār šodien, tur, kur man bija pirmā mērīšana ņemšanās, tur arī bija šitāda atspēra. Un es jau tur viņu pamanīju. Un tagad uzcēlu šitie augšā un es skatos, ka Rekur, varam parādīt te. Galvenais, ka arī tā atspērē, viņa maksā smieklīgi. Man liekas, 11 eiro bija salīdzinoši. Un te arī lielās, redziet, lielā kasta, viss paliek vaļā. Forši. Jā, uzsit pa viņu tik hop. Jā, un viņa nokīt. Tagad tā, reku ir speciāls skrūves, kas ir domātas, kad skrūvē tās aizmugurītes kniedēm. Parādīt, ka tev ir. Pagā aizmugurīt. Šitā te daļa. Te mums jau medus ir parādījies jau kaut ko pēkšņi. Šitā daļa tiek skrūvēta šitien te klāt. Sāksim ar to, kad šitā daļiņa tiks te pieskrūvēta. Ar šitādām te speciālām skrūvēm viņš tiks pieskrūvēts un otra daļa tiek tentam. Un ja man kaut kas kādreiz, tad es to skrūvu var vienkārši paņemt un jaunu ieskrūvēt. Jā, un ieskrūvēt jaunu. Problēmas ar un šitie arī, šitie ir, teiksim, mēs varam tie, kas ir, jā, izmauts cauri un... Izmauts, reku ir. Šitā te viņš saliekās kopā, var parādīt. Šitā višķi. Šitā višķi kopā. Jā, šitā. Forši. Un šitā tad mēs taisīsim, jā, patām, bet tad diezgan daudz arī īstenībā vajadzēs šīs kniedus, vai ne? Es rēķināju 60 gabals šobrīd. 60 tikai? Jā. Tas ir daudz, 60. Tas ir ļoti daudz. Tas skaitās ļoti daudz, jā. Jā. Nu labi, tā tad ir sarakstīts kladītē izmēri? Jā, visi mēri paņemt, viss ir izdarīts. Tagad tik jāgaida pirmā mērīšana. Nu tad mēs pēc kaut kādas tiekamies pēc kaut kādas nedēļas vai divām, jā, es saprotu. Uz pirmo mērīšanu es domāju, ka mēs šonedēļ tiksimies jau. Nu fantastika, vienkārši fantastika, ideāli. Un tad arī būs vislielākais darbs ar visām urpšanām, ar visām pirmām kniedēšanām. Tentā sākumā tiks likts iekšā mācību kniedes, kā es viņas sauc par mācību kniedēm. Tās ir priekš tam, lai saprastu izmēru, kā viņš uzstiepjās, kā viņš stāv. Pēc tam viņas tiek urptas ārā un liktas normālās parastās kniedes. Super.